2019. gada 27. septembrī 19 gadus vecais Lorens Šauers strādāja kā strādnieks būvlaukumā Montānā. Tajā dienā viņa darbs bija vadīt iekrāvēju uz šosejas tilta netālu no Vilsalas. Laiks bija skaidrs, fonā dūts tehnikas, un Lorens bija koncentrējies uz veicamo darbu. Vienkārši vēl viens jauns vīrietis, kurš pelna iztiku. Bet pēkšņi viss sāka iet greizi. Tas, kas sākās kā parasta darba diena, pārvērtās šausminošā murgā. Automašīnas, kas bija nepacietīgas pie luksofora, sāka viņu apdzīt nelikumīgi. Tilts bija viena šaura josla, kas jau tā bija tikko pietiekami plata Lorenam un milzīgajam seštonīgajam iekrāvējam, ko viņš vadīja. Lorens piesardzīgi pietuvojās malai, kad viena automašīna izspiedās garām, lai izvairītos no sadursmes. Un tieši tad tas notika. Tilta trauslā mala, nespējot izturēt četrtonīgā iekrāvēja svaru, pēkšņi iebruka bez brīdinājuma. Iekrāvējs sasvērās un tad sāka savu biedējošo kritienu. Lorens, vadoties pēc instinkta, mēģināja izlēkt ārā, bet viņa kāja iesprūda drošības jostā. Viņš bezpalīdzīgi karājās, kamēr iekrāvējs vilka viņu lejā pa 50 pēdu augsto nogāzi. Iekrāvējs vairākas reizes apmeta kūleni. Katrs trieciens bija kurlinošs metāla un zemes troksnis. Lorens nokrita uz zemes dzīves, bet pirms viņš pat paspēja aptvert notikušo, milzīgā mašīna ar troksni uzkrita viņam virsū, saspiežot viņa ķermeni no vidukļa uz leju. Aina bija vienkārši šausminoša. Glābēji steidzās viņu atbrīvot no samezglotajām atlūzām, bet laiks strauji ritēja uz beigām. Kā vispār kāds varētu izdzīvot ko tik neiedomājamu? Šodien es pastāstīšu par 7 šokējošiem darba vietas negadījumiem, kas beidzās ar neiedomājamām šausmām. Šie nav tipiski stāsti par nelielām neveiksmēm un nekaitīgām kļūdām. Tie ir vissliktākie no sliktākajiem. Kā vienmēr, skatītājiem ieteicams ievērot piesardzību. Atgriezīsimies pie Lorena stāsta. Pēc tam, kad Lorens tika saspiests zem iekrāvēja, viņš palika pilnībā pie samaņas, skatoties uz nodarīto postu. Vēlāk viņš aprakstīja biedējošo skatu uz savām iespiestajām kājām un apziņu, ka visi zem jostas vietas ir iznīcināts. Kad ieradās ātrās palīdzības mediķi, viņi bija šokēti. Neviens nekad nebija redzējis, ka kāds izdzīvo pēc tik postošām traumām. Tā kā tilts bija sabrucis, glābšanas operācija pati par sevi bija ļoti riskanta. Trupas bija nestabilas, un pastāvēja reālas briesmas, ka varētu notikt vēl viens sabrukums. Laiks gāja uz beigām, bet kaut kā viņiem izdevās viņu atbrīvot un stabilizēt. Kad Lorens ieradās slimnīcā, ārsti ātri saprata, ka viņiem nav izvēles. Viņa ievainojumi bija pārāk smagi, lai izglābtu viņa ķermeņa apakšdaļu. Viņa iegurnis bija pilnībā sadragāts. Viņa kājas bija sadragāts tā, ka tās vairs nebija iespējams glābt, un bojājumi bija neatgriezeniski. Lai glābtu viņa dzīvību, ārstiem nācās veikt operāciju, ko sauc par hemikorporektomiju, kas ir reta un ārkārtēja operācija, kuras laikā tiek noņemts viss zem jostas vietas. Šī operācija ir tik reta, ka pat lielākā daļa ķirurgu par to zina tikai no medicīnas mācību grāmatām. Milzīgie asiņu zuduma, infekcijas un traumas riski padarīja viņa izredzes izdzīvot ļoti niecīgas. Bet Lorens par spīti visām izredzēm izdzīvoja. Operācija bija veiksmīga, un viņš izdzīvoja pēc operācijas. Kad viņš pamodās, Lorenam nebija kāju, iegurņa vai dzimuma orgānu, bet viņš kaut kā bija dzīvs. Tā vietā, lai padotos, viņš izvēlējās pielāgoties. Viņš izmantoja speciāli izgatavotu protēzi sēdekli un iemācījās sadalīt ķermeņa svaru un tikt galā ar ikdienas uzdevumiem. Visu šo laiku viņa draudzene Sabija palika viņam līdzās, un abi gal galā apprecējās. Kopā viņi atrada veidus, kā uzsākt jaunu dzīvi. Lorena stāsts ir par izdzīvošanu pretēji visām izredzēm. Taču dažiem no stāstiem, kurus jūs tūlīt dzirdēsiet, nav tik laimīgu beigu. Lorena ir mūsu vienīgā izdzīvojusī. Pacelsim latiņu augstāk. Kas notiek, kad vecās skolas apmācība satiekas ar jaunajām tehnoloģijām? Tas mūs noved pie biedējošā stāsta par Kenji Uradu. Kenji Urada bija 37 gadus vecs apkopes darbinieks Kawasaki Heavy Industries uzņēmumā Akashi, Japānā. Lai gan 1981. gadā rūpnīcās industriālie roboti kļuva arvien izplatītāki, drošības protokoli vēl nebija ieviesti. Tas nozīmēja, ka apkopes darbiniekiem, tostarp Kenji, bija ierobežota apmācība par to, kā droši strādāt ar šiem robotiem. Tāpēc tajā liktenīgajā jūlijā Kenji devās uz darbu tāpat kā jebkurā citā dienā. Rūpnīcā valdīja rosība, tika ražotas detaļas rūpnieciskajām iekārtām, un Kenji atradās pašā notikumu centrā. Kenji uzdevums tajā dienā šķita ierasts. Ražošanas robots nedarbojās pareizi,
un tam bija nepieciešama apkope. Parasti pareizā procedūra paredzētu pilnīgu robotu izslēgšanu pirms ieiešanas. Tomēr neskaidru iemeslu dēļ Kenji apgāja drošības barjeru. Tā vietā, lai atvērtu vārtus, kas automātiski atslēgtu robota barošanu, viņš pārrāpās tiem pāri, nezinot, ka robots paliek ieslēgts. Sākumā viss šķita kārtībā. Kenji pārbaudīja robotu, visticamāk neapzinoties briesmas. Taču, kamēr viņš strādāja, mašīnas sensori, kas joprojām darbojās, nepareizi interpretēja viņa klātbūtni. Robots sajauca Kenji ar daļu no ražošanas līnijas. Pēkšņi tā mehāniskā roka sāka kustēties, atdzīvojoties ar necilvēcīgu precizitāti. Pirms Kenji paspēja reaģēt, roka viņu satvēra un piespieda pie tuvumā esošās slīpmašīnas. Aina acu mirklī kļuva asiņaina. Ar augstu nejūtīgu precizitāti robota mehāniskā roka satvēra Kenji un ar spēku piespieda viņu pie tuvumā esošās slīpmašīnas. Iesprostots un nespējot izbēgt, viņa ķermenis sadragāja nežēlīgās iekārtas kustības. Vai tu vari iedomāties strādāt vietā, kur iekārtas, uz kurām tu paļaujies, nezina atšķirības starp cilvēku un detaļu? Kolēģi metās palīgā, satraukti spiežot avārijas apturēšanas pogas, taču nekas nestrādāja. Rūpnīcu piepildīja smago iekārtu troksnis, kas apslāpēja Kenji kliedzienus. Dažu mirkļu laikā viņš bija miris. Pēc negadījuma izmeklētāji mēģināja saprast, kas bija nogājis greizi. Viņi atklāja, ka Kenji bija apgājis dažus drošības pasākums, iespējams, lai ātrāk pabeigtu remontu. Taču lielākā problēma bija atbilstoša drošības mehānismu trūkums. Tajā laikā tādas lietas kā robotu bloķēšana vai norobežošana apkopas laikā nebija standarta prakse, un Kenji diemžēl kļuva par upuri sistēmai, kas nebija izveidota, lai pasargātu strādnieks no pašām iekārtām, ar kurām viņi strādāja. Kenji nāve tagad ir zināma kā pirmais reģistrētais gadījums, kad robots Japānā nogalināja cilvēku. Taču pāris gadus agrāk kaut kas līdzīgs notika Amerikas Savienotajās valstīs. Šis ir Roberta Viljamsa stāsts. Bija 1979. gada 25. janvāris. Tajā laikā Roberts bija 25 gadus vecs strādnieks Ford Motor Company Mičiganas liešanas centrā. Tajā dienā viņš strādāja ar milzīgu detaļu pārvietošanas sistēmu, kas bija paredzēta smagu materiālu pārvietošanai pa rūpnīcas grīdu. Sistēma izmantoja robotizētas rokas, kas svēra vairāk nekā tonu, lai paņemtu detaļas no augstiem uzglabāšanas plauktiem. Taču radās problēma. Sistēma sāk sniegt nepareizus krājuma uzskaites datus, uzrādot, ka konteineri ir pilni, kad tie tādi nebija. Lai novērstu problēmu, Roberts uzkāpa uzglabāšanas plauktos, lai manuāli paņemtu detaļas. Tā nebija pirmā reize, kad kāds izmantoja šo izceļu. Roboti bieži bija lēni, un darbinieki bija pieraduši iesaistīties, lai ietaupītu laiku. Bet kamēr Roberts strādāja, viena no robotu rokām pēkšņi izkustējās. Roka ar mehānisku precizitāti izšūpojās un trāpīja Robertam tieši pa galvu. Trieciens bija katastrofāls, un Roberts mira uzreiz. Pagāja gandrīz 30 minūtes, līdz viņa kolēģi saprata, ka kaut kas nav kārtībā, un atrada Roberta ķermeni. Izmeklēšana vēlāk atklāja sistēmas bīstamību. Nebija nekādu trauksmes signālu vai sensoru, kas brīdinātu darbiniekus, kad robotizētā roka gatavojas kustēties, un nebija arī barjeru, kas atdalītu cilvēkus no iekārtām. Darbinieki pieņēma, ka kamēr viņi būs piesardzīgi, roboti neradīs draudus. Taču robots, kas bija izstrādāts efektivitātei, neredzēja Robertu kā cilvēku, tikai kā vēl vienu vides daļu. Roberta nāve atklāja skarbu patiesību par rūpnieciskajiem negadījumiem. Nav ļaunprātības, nav nodoma, tikai augsts mehānisks spēks. Un tieši tas padara šos stāstus tik biedējošus. Tagad atstāsim robotu pasauli un pievērsīsimies kam senlaicīgākam. Mūsu nākamais stāsts ir traģisks gadījums, kas parāda, ka cilvēka nolaidība var būt tikpat nāvējoša kā jebkura augsto tehnoloģiju iekārta. Šis ir Simona Jonesa stāsts. Simons bija 24 gadus vecs universitātes students no Saseksas, kurš bija paņēmis pārtraukumu no antropoloģijas studijām. Viņš bija ziņkārīgs par pasauli un aizrāvās ar sociālo taisnīgumu, bieži iesaistījās aktīvismā un kampaņās par taisnīgu attieksmi pret strādniekiem. Simons mīlēja ceļot, iepazīt jaunus cilvēkus un uzzināt par dažādām kultūrām, kas labi saskanēja ar viņa studijām. Studiju pārtraukuma laikā Simons nolēma atrast gadījuma darbu, lai sevi uzturētu un iegūtu reālu pieredzi. 1998. gada aprīlī Simons devās uz personāla atlases aģentūru ar nosaukumu Personnel Selection, cerot atrast pagaidu darbu. Viņam tika piešķirts darbs Jomana Dokā Šorehemā,
kur viņš palīdzētu izkraut kravu no kuģiem. Saimons neapzinājās ar to saistītos riskus vai to, cik bīstama var būt darba vide. Viņam tas bija tikai veids, kā nopelnīt nedaudz naudas, kamēr viņš plānoja savus nākamos soļus. Taču šis lēmums viņam traģiski izmaksāja vairāk, nekā viņš jebkad būtu varējis iedomāties. Savā pirmajā dienā Euroman dokā Šorehemā Simons ieradās gatavs darbam. Viņš droši vien domāja, ka tas būs vienkāršs darbs, tikai izkraut kravu no kuģiem, veids, kā ātri nopelnīt naudu. Bet šī nebija parasta darba vieta. Saimona darbs nebija vadīt tehniku. Tā vietā viņš strādāja kravas nodalījumā, blakus milzīgam 2 tonu mehāniskam satvērējam, ko vadīja kāds no ārpuses. Bet doks bija bīstama vieta, pilna ar milzīgām iekārtām, smagu kravu un pastāvīgu rosību. Tā bija vieta, kur viena kļūda varēja maksāt dzīvību. Saimons tika norīkots strādāt kuģa kravas telpā. Tas nozīmēja doties dziļi ierobežotā telpā, kur tika iekrauta un izkrauta krava. Virs viņa mehāniskais satvērējs tika izmantots, lai pārvietotu lielu daudzumu kravas. Šī iekārta nebija tāda, kuras tuvumā varētu strādāt jebkurš. Bija nepieciešama apmācība un pieredze, lai saprastu tās kustības, bīstamību un to, kā palikt drošībā tās tuvumā. Bet Saimonam nebija šādas apmācības. Neviens viņu nebija informējis par riskiem vai to, kā palikt drošībā. Neviens viņam nedeva aizsargķiveri vai jebkāda veida aizsargprīkojumu. Viņu nosūtīja tieši uz vienu no visbīstamākajām ostas zonām, pilnīgi bez jebkādas sagatavošanās. Pilnīgi nekādas. Tajā dienā darbs prasīja, lai satvērējs izceļ kravu no kravas telpas. Saimons strādāja tieši tā ceļā, bet neviens neapstājās, lai padomātu, kas varētu notikt. Varbūt operatori pieņēma, ka Simons zina, ko dara, vai arī viņi pat neapzinājās, ka viņš tur lejā atrodas. Lai kāds arī būtu bijis iemesls, netika veikti nekādi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu viņa drošību. Tad notika neiedomājamais. Milzīgais satvērējs, ko vadīja kāds ārpus kravas telpas, tika aktivizēts, kamēr Simons vēl atradās iekšā. Tas sāka savu ierasto rutīnu, kustoties ar augstu mehānisku precizitāti. Bet šoreiz tā ceļā nebija tikai krava, tas bija Simons. Metāla satvērēja žokļi nolaidās uz viņa, sasmalcinot viņu uzreiz. Spēks bija neiedomājams, un neviens neko nevarēja paspēt izdarīt, lai to apturētu. Tuvumā esošie strādnieki varēja tikai šausmās noskatīties, kā mašīna veica savu ieprogrammēto uzdevumu un neapzinājās, ka tikko bija atņēmusi dzīvību. Šis notikums visus atstāja apstulbušus. Ārkārtas dienesta darbinieki ieradās notikuma vietā un atrada Saimona ķermeni, kā arī darba vieta, kas viņu bija pilnībā pievīlusi. Izmeklēšana atklāja, cik ļoti sistēma bija pievīlusi. Saimons nebija apmācīts, nebija brīdināts un nebija aizsargāts. Viņš bija norīkots vienā no visbīstamākajām dokas vietām, bez jebkādiem drošības pasākumiem, ko varētu sagaidīt tik augsta riska darbā. Nebija nekāda trauksmes signāla, kas brīdinātu, kad satvērējs gatavojas kustēties. Neviens nebija pārbaudījis, vai Saimonam ir droši atrasties kravas nodalījumā. Tā nebija tikai traģiska nelaime, bet pilnīga atbildības neievērošana. Saimona nāvei nebija jānotiek. Tā bija nolaidības sekas. Darba vieta, kurā ātrums un efektivitāte tika likti augstāk par elementāru drošību un sistēma, kas attiecās pret pagaidu strādniekiem kā pret vienreiz lietojamiem cilvēkiem. Skandāls, kas sekoja Saimona nāvei, šokēja sabiedrību un izraisīja sašutuma vilni, pieprasot taisnīgumu. Kļuva skaidrs, ka darbā pieņemšanas aģentūra Personnel Selection un Euromun, uzņēmums, kas pārvaldīja ostu, nebija viņu pasargājuši. Euromun tika uzlikts naudas sods 50,000 mārciņu apmērā par veselības un drošības noteikumu pārkāpšanu, un daudzi cilvēki uzskatīja, ka šāds sods ir pārāk mazs tik nopietnas kļūmes gadījumā. Saimona ģimene, sagrauta viņa nāves dēļ, uzsāka Saimona Jonesa piemiņas kampaņu, lai panāktu stingrākus drošības noteikumus un atklātu uzņēmumus, kas apdraud darbiniekus. Diemžēl viņa nāve nebija pēdējā šāda veida traģēdija. Mūsu nākamais stāsts aizved mūs uz 2012. gada 16. augustu, kur vēl viens jauns darbinieks savā pirmajā darba dienā jaunajā darbā kļuva par upuri tāpat kā Saimons. Šis ir Deja Deivisa stāsts. Dejs Deivis bija 21 gadu vecs jauns vīrietis, pilns cerību un gatavs sākt jaunu dzīves posmu. Viņš tikko bija pieņemts darbā caur personāla atlases aģentūru kā pagaidu darbinieks Bacardi pudeļu pildīšanas rūpnīcā Jacksonvilā, Floridā. Tāpat kā daudzi cilvēki, kas sāk savu ceļu, Dejs meklēja stabilus ienākumus un iespēju veidot sev labāku nākotni. Viņš ieguva darbu, un 2012. gada 16. augustā Dejs ieradās rūpnīcā savā pirmajā darba dienā. Rūpnīca bija rosīga vieta.
piepildīta ar iekārtu trokšņiem un nepārtrauktu pudeļu un kastu kustību. Viena no galvenajām iekārtām rūpnīcā bija paletizators. Milzīga ierīce, kas iepakoja un sakrāva rumu kastes uz paletēm nosūtīšanai. Paletizatora darbs bija vienkāršs, bet svarīgs. Tas nodrošināja, ka ražošanas līnija darbojās efektīvi. Tomēr šai iekārtai bija ilgstošas problēmas. Saplīsušas pudeles bieži izlēja rumu uz konvejeru lentēm, padarot tās lipīgas un izraisot biežas aizsprostojumus. Šie aizsprostojumi bija pastāvīga problēma, kas gadiem ilgi netika novērsta. Dēža uzdevums tajā dienā bija palīdzēt tīrīt ap ražošanas līniju. Vienkāršs darbs, vai ne? Bet tieši šajā dienā paletizators atkal bija iestrēdzis lipīgo konvejeru lentu un salauztā stikla dēļ. Kā drošības procedūra operatoram vajadzēja veikt bloķēšanas un marķēšanas procedūru, kas nozīmēja pilnībā izslēgt iekārtu un to nobloķēt, lai tā nevarētu atsākt darboties, kamēr kāds strādā tās tuvumā. Tas, kas notika tālāk, bija īsts murgs. Izmeklētāji vēlāk atklāja, ka tika izlaists būtisks drošības solis. Kā tev šķiet, kas notika? Veicot savus tīrīšanas pienākumus, Dejs tika nosūtīts zem paletizatora, lai iztīrītu saplīsušo stiklu un rumu. Šis uzdevums nozīmēja, ka viņam bija jāielien zem smagās iekārtas, pilnībā pakļaujoties tās kustībām. Kamēr Dejs strādāja, operators un uzraugs pabeidz novērst aizsprostojumu. Pieņemot, ka zona ir brīva, viņi atkārtot ieslēdza paletizatoru, neapzinoties, ka Dejs joprojām atrodas zem tā. Iekārta atkal sāka darboties. Paletizators sāka nolaisties ar mehānisku precizitāti tieši virs Deja. Tagad man jāpastāsta, ka paletizators un uz tā esošās sakrautās ruma kastes svēra vairāk nekā 2000 mārciņu. Salīdzinājumam tas ir aptuveni tikpat, cik neliela automašīna, kas spiež uz vienu cilvēku. Dejs joprojām zem iekārtas nepaspēja reaģēt. Spiediena spēks bija neiedomājams. Kad viņa kolēģi izdzirdēja viņa kliedzienus un nospieda avārijas apturēšanas pogu, jau bija par vēlu. Dejs bija saspiests līdz nāvei zem iekārtas. Tas, kam vajadzēja būt vienkāršai darba dienai, pārvērtās šausminošā traģēdijā. Tika izsaukti izmeklētāji, lai noskaidrotu, kas nogāja greizi, un atklājumi bija satraucoši. Bloķēšanas un marķēšanas procedūra, kas varēja izglābt Deja dzīvību, tika pilnībā ignorēta. Steigā, lai saglabātu produktivitāti, šis būtiskais solis tika izlaists. Ilgstošās problēmas ar iestrēgumiem paletizatorā arī bija zināmas, tomēr uzņēmums nekad nebija veicis pasākumus, lai tās pienācīgi novērstu. Tā vietā viņi paļāvās uz pagaidu darbiniekiem, piemēram Deju, lai novērstu nekārtības, ko izraisīja šie atkārtotie bojājumi. Darba drošības un veselības administrācija, OSHA, sodīja Bacardi ar 192,000 ASV dolāru sodu par vairākiem drošības pārkāpumiem. Tomēr pēc pārunām sods tika samazināts līdz 110,000 dolāru. Deja nāve kļuva par vēl vienu piemēru tam, kas notiek, kad drošība tiek upurēta ātruma vārdā. Taču ātrums nenozīmē efektivitāti. Taču ne visi darba vietas apdraudējumi rodas nolaidības vai tehnikas dēļ. Dažreiz riski slēpjas pašā darba būtībā. Vardarbība ir vardarbība, neatkarīgi no tā, vai tā nāk no cilvēka, iekārtas vai pat dzīvnieka. Maz ir darba vietas negadījumu, kas būtu bijuši plašāk zinām par mūsu nākamo stāstu. Stīvs Ervins bija cilvēks, kuru pazina un mīlēja visā pasaulē. Dzimis 1962. gadā Austrālijā, viņš uzauga dzīvnieku vidū. Viņa vecākiem piederēja neliels rāpuļu parks, un jau no mazotnes Stīvs apguva, kā apieties ar krokodiliem, čūskām un citiem savvaļas dzīvniekiem. Stīvam bija lipīgs entuziasms un grandioza personība, kas padarīja viņu par pasaules mēroga ikonu. Viņš kļuva slavens ar savu televīzijas šovu The Crocodile Hunter, kurā demonstrēja savas drosmīgās sastapšanās ar dažiem no bīstamākajiem dzīvniekiem uz zemes. Līdz 2006 gadam Stīvs bija viena no atpazīstamākajām sejām dabas aizsardzībā. Viņš bija izveidojis karjeru, uzņemoties riskus, sākot no cīņas ar krokodiliem līdz indīgo čūsku glābšanai, vienmēr ar smaidu un savu slaveno frāzi "Kriki". Cilvēki apbrīnoja ne tikai viņa drosmi, bet arī dziļo cieņu pret savvaļas dzīvniekiem. Bīstamība bija viņa darba sastāvdaļa, taču tas bija risks, ko viņš pieņēma izglītības un dabas aizsardzības vārdā. 2006. gada 4. septembrī Stīvs filmēja jaunu dokumentālo filmu ar nosaukumu Ocean's Deadliest. Projekts bija veltīts bīstamiem jūras radījumiem, un tas tika filmēts pie Queenslandes krastiem Austrālijā. Tajā dienā filmēšanas komanda strādāja seklā ūdenī, uzņemot kadrus ar jūras dzīvniekiem dokumentālajai filmai. Meklējot interesantus dzīvniekus filmēšanai,
Viņi sastapa lielu raju, kas atpūtās jūras dibenā. Raģas parasti ir miermīlīgi radījumi un reti, kad apdraud cilvēkus, ja vien nejūtas apdraudētas. Stīvam tas šķita mierīgs un ierasts sastapšanās gadījums, salīdzinot ar krokodiliem un indīgajām čūskām, ar kurām viņš bija pieradzis strādāt. Stīvs nolēma pietuvoties rajai, lai to nofilmētu tuvplānā. Kā vienmēr, viņš kustējās uzmanīgi, cenšoties nebiedēt dzīvnieku, taču kādā brīdī miedarbības laikā raja iespējams sajūtās iedzīta stūrī vai apdraudēta. Vienā acu mirklī tā svieda savu asti, vairākas reizes iedrot Stīvam krūtīs ar savu indīgo dzeloni. Ekipāžas locekļi steidzās viņu uzvilkt uz laivas, taču kaitējums jau bija nodarīts. Viņš nomira dažu minūšu laikā. Visa šī nelaime tika iemūžināta kamerā, taču ieraksts nekad nav ticis publiski izplatīts pēc viņa ģimenes lūguma. Šoks izplatījās visā pasaulē. Stīvs Ervins bija strādājis ar dažiem no nāvējošākajiem rāpuļiem uz planētas, bieži vien ar izteiktu šomeņu pieeju, tāpēc cilvēki domāja, ka ja ar viņu kaut kas notiks, tas būs krokodils vai indīga čūska. Bet dzeloņraja. Dzeloņraju izraisīti nāves gadījumi ir ārkārtīgi reti. Austrālijā pirms Stīva gadījuma bija reģistrēta tikai viena cita ar dzeloņraju saistīta nāve. Sēru izpausmes bija milzīgas. Miljoniem fanu sēroja par viņa zaudējumu, atceroties viņu ne tikai kā drosmīgu piedzīvojumu meklētāju, bet arī kā cilvēku, kuram patiesi rūpēja dzīvnieki, ar kuriem viņš strādāja. Tomēr pat sēru vidū viņa nāve izraisīja dīvainu atriebību pret dzeloņrajām. Nedēļās pēc notikušā 10 dzeloņraju tika atrastas sakropļotas Austrālijas piekrastē, maldīgas atriebības dēļ. Stīva ģimene nosodīja šādas rīcības, atgādinot pasaulē, ka Stīvs visu savu dzīvi bija veltījis dzīvnieku aizsardzībai un nekad nebūtu vēlējies, lai tiem tiktu nodarīts pāri. Stīva Ervina nāve bija unikāla darba vietas traģēdija. Viņam savvaļa bija kā birojs, un viņš vienmēr apzinājās ar to saistītos riskus. Taču neviens nevarēja paredzēt šādu iznākumu no dzīvnieka, kuru tik reti saista ar briesmām. Lai gan Stīva Ervina stāsts parāda, cik neparedzama var būt daba, mūsu nākamais stāsts rāda, kā arī cilvēki var pieļaut letālas kļūdas. Šis ir stāsts par vīrieti, ieroci un Brūsa Lī dēlu. Sajaucies? Ļauj man paskaidrot. Brendons Lī bija Brūsa Lī, slavenā cīņas mākslinieka dēls, bet līdz 90. gadiem Brendons jau pats veidoja savu karjeru Holivudā. Viņš vēlējās pierādīt, ka ir vairāk nekā tikai Brūsa Lī dēls. Brendons bija talantīgs, harizmātisks un viņam priekšā bija gaiša nākotne. 1993. gadā viņš ieguva galveno lomu filmā Krauklis, drūmā filmā par vīrieti, kurš tiek nogalināts un atgriežas no mirušajiem, lai atrieptos. Šī loma bija liels brīdis Brendonam un varēja viņu padarīt par zvaigzni. Filma bija drosmīga un aizraujoša, ar intensīvām asa sižeta ainām un biedējošiem vizuālajiem tēliem. Taču aizkulisēs viss nebija tik gludi, un viena kļūda filmēšanas laikā mainīja visu. 1993. gada 31. martā Brendons filmēja svarīgu ainu. Šajā ainā viņa tēls ieiet istabā un tiek nošauts ar revolveri, ko tur cits aktieris. Tā bija dramatiska aina, kas bija stāsta centrā, un tāpat kā visas ainas ar šaujamieročiem Holivudā, tai bija jābūt rūpīgi iestudētai. Ainā izmantotais ierocis bija ielādēts ar tukšpatronām, kas rada šāviena skaņu un uzliesmojumu, bet neizšauj īstu lodi. Viss šķita ierasti, un neviens negaidīja, ka kaut kas varētu noiet greizi. Ko filmēšanas komanda neapzinājās, bija tas, ka revolverī bija nāvējoša kļūda. Iepriekšējā ainā tajā pašā ierocī bija ievietotas mācību patronas, kas izskatās kā īstas, bet nesatur šaujampulveri. Tās parasti izmanto tūplāna kadros, kur redzamas patronas revolvera cilindrā. Viena no šīm mācību patronām bija iestrēgusi ieroču stobrā, ko dēvē par squib load, situācija, kad lode iestrēgst stobrā. To vajadzēja pamanīt rūpīgas pārbaudas laikā, taču tas netika izdarīts. Kad ierocī tika ielādētas tukšās patronas Brendona ainai, filmēšanas komanda neapzināti sagatavoja augsni katastrofai. Tukšajās patronās nav lodes, taču tās joprojām rada pietiekamu spēku, lai izšautu jebko, kas iestrēdzas stobra iekšpusē. Kad tika nospiests mēlīte, tukšā patrona izšāva, izstumjot iestrēgušo treniņlodi no stobra ar nāvējošu ātrumu. Lode trāpīja Brendonam vēderā, izraisot katastrofālus iekšējos ievainojumus. Sākumā neviens uzņemšanas laukumā nesaprata, kas bija noticis. Brendons nokrita zemē, kā bija paredzēts scenārijā, bet, kad viņš necēlās augšā, filmēšanas komanda saprata, ka kaut kas nav kārtībā.
Izcēlās hauss, kad cilvēki metās viņam palīgā. Viņu steidzami nogādāja slimnīcā, kur ārsti nenogurstoši centās glābt viņa dzīvību. Diemžēl bojājumi bija pārāk smagi. Brendons Lī vēlāk tajā pašā dienā nomira tikai 28 gadu vecumā. Izmeklēšana ātri atklāja kļūdu virkni, kas noveda pie letālās avārijas. Filmas ieroču speciālists tajā dienā nebija uz laukuma, un drošības protokoli ieroču apstrādē tika ignorēti. Vienkārša pārbaude būtu varējusi atklāt aizsērējušo stobru, taču uzņemšanas steigas dēļ tas tika nepamanīts. Pēc Brendona nāves tika solītas reformas. Holivuda pastiprināja dažas drošības noteikumus ieroču lietošanai uzņemšanas laukumā, taču, diemžēl, šīs mācības tā arī netika apgūtas. Pēc vairākiem gadiem notika līdzīgas traģēdijas, piemēram, 2021. gada šaušana ar Aleku Boldvinu uz filmas Rust uzņemšanas laukuma, kurā dzīvību zaudēja operatora Halina Hutchinsa. Šie gadījumi pierādīja, ka drošības pārkāpumi turpina notikt, ja netiek ievēroti atbilstoši piesardzības pasākumi. Darba vietas katastrofas var izpausties dažādos veidos. Dažreiz tas ir negadījums, dažreiz nolaidība, bet citreiz, kas daudz apzinātāks, kas sagrauj drošības ilūziju darba vietā. 2015. gada 26. augustā, tiešraides rīta ziņu sižeta laikā Virģīnijā, reportiere Elisona Parker un operators Ādams Vorts atradās Bridgewater Plaza, Manetā, Virģīnijā. Elisona dzīvīga. 24 gadus veca žurnāliste tiešraidē intervēja Viki Gārdneri, vietējo uzņēmējdarbības līderi. Ādams, 27 gadus vecs, atradās aiz kameras ar savu ierasto profesionalitāti iemūžnot katru mirkli. Televīzijas komandai tas šķita kā vēl viens ierasts uzdevums, atspoguļojot vietējās kopienas stāstu. Raidījums sākās kā jebkurš cits. Elisona smaidīja un iesaistīja savu viesi sarunā. Ādama kamera ideāli ierāmēja ainu, parādot rosīgo laukumu aiz viņiem. Bet, kad Elisona uzdeva nākamo jautājumu, notika kaut kas negaidīts. No nekurienes parādījās vīrietis. Bez jebkāda brīdinājuma viņš sāka šaut. Pirmie šāvieni pārsteidza visus. Elisona iekliedzās un aizskrēja, viņas mikrofons nokrita uz zemes. Ādama kamera apgāzās, kad arī viņš mēģināja reaģēt. Bet bija jau par vēlu. Elisona un Ādams saņēma vairākus šāvienus, kamēr viņu kolēģi vadības telpā šausmās vēroja notiekošo. Arī skatītāji mājās bija liecinieki haotiskajai ainai, pirms pārraide pēkšņi tika pārtraukta. Uzbrucējs bija Westers Lee Flanagans, 41 gadu vecs bijušais televīzijas darbinieks, kurš stacijā strādāja ar ētervārdu Bryce Williams. Flanagans tika atlaists 2013. gadā nestabilas uzvedības un konfliktu ar kolēģiem dēļ. Gadu gaitā viņa dusmas bija uzkrājušās, un viņš vainoja Elisonu un Ādamu savā situācijā. Uzbrukums ar to nebeidzās. Aprēķinātas nežēlības vadīts, Flanagans nofilmēja apšaudi no sava skatpunkta un vēlāk ievietoja šo video sociālajos tīklos. Lai gan es, protams, jums šo video nerādīšu, tas ātri izplatījās internetā. Daudzi sākotnēji domāja, ka tā ir kāda veida izjokošana, jo doma par slepkavību, kas tiek pārraidīta tiešraidē televīzijā, šķita pārāk neticama. Bet tā nebija. Tas bija īsts un realitāte bija pretīga. Šis stāsts bija atgādinājums, ka vardarbība darba vietā var notikt jebkur, pat vidēs, kur cilvēki jūtas droši. Tiem, kuri pazina Elisonu un Ādamu, viņa zaudējums bija ļoti personisks, un tas bija biedējošs atgādinājums pasaulē par drošības trauslumu. Līdz šim mēs esam runājuši par individuālām traģēdijām un mērķētiem uzbrukumiem, bet kā ir ar katastrofām plašā mērogā? Šis ir stāsts par Ranu plazu. Ranu plaza bija 8 stāvu komerciāla ēka Dākā, Bangladešā. Tā tika uzcelta 2006. gadā, un tajā atradās vairākas apģērba ražotnes, kas ražoja apģērbus tādiem lieliem starptautiskiem zīmoliem kā Primark, Walmart un Benetton. Tūkstošiem strādnieku, pārsvarā sievietes, strādāja garas stundas šajā ēkā, šujot apģērbus, kas vēlāk tiktu pārdoti veikalos visā pasaulē. Daudziem no šiem strādniekiem šis darbs bija viņu iztikas avots. Tas nodrošināja nelielus, bet būtiskus ienākumus valstī, kur iespējas bija grūti atrodams. Līdz 2013. gada aprīlim Rana plaza bija kļuvusi par ļoti rosīgu vietu. Taču ēka nebija paredzēta rūpnīcu izvietošanai. Tā sākotnēji bija paredzēta veikaliem un birojiem, taču tā bija slikti uzbūvēta un tai bija daudz problēmu. Stāvi bija nelegāli piebūvēti un izmantotie materiāli bija nekvalitatīvi. 2013. gada 23. aprīlī strādnieki pamanīja kaut ko satraucošu.
Ēkas sienās un kolonnās bija parādījušās lielas plaisas. Plaisas bija tik lielas, ka varas iestādes deva rīkojumu evakuēties, un veikali un biroji apakšējos stāvos tika slēgti. Taču apģērbu fabrikām augšējos stāvos situācija bija citāda. Fabriku īpašnieki, kuri visticamāk bija zem spiediena izpildīt ražošanas termiņus saviem starptautiskajiem klientiem, uzstāja, ka darbs jāturpina. Strādniekiem tika pavēlēts nākamajā dienā atgriezties darbā, pretējā gadījumā viņi zaudēs darbu. Neskatoties uz savām bailēm, daudzi negribīgi piekrita, baidoties no bezdarba. Netika veikta pienācīga izmeklēšana, lai noskaidrotu plaisu cēloni. Ēkas īpašnieks apgalvoja, ka tā ir droša, un daudzi strādnieki noticēja šiem apliecinājumiem. Bez jebkādas oficiālas pārbaudes tūkstošiem strādnieku atgriezās vietā, kas drīz kļuva par nāves slazdu. 2013. gada 24. aprīļa rīts sākās kā jebkurš cits. Tūkstošiem strādnieku devās ēkā, ieņēma savas vietas pie šujmašīnām, kamēr uzraugi mudināja viņus izpildīt savas normas. Bet tieši pirms 9:00 no rīta notika katastrofa. Ēka izdeva dziļu, vaidošu skaņu, it kā tā censtos noturēties kopā. Tad vienā mirklī viss sabruka. Tām sekoja hauss. 8 stāvi no betona plāksnēm, tērauda sijām un sapinušiem vadiem sabruka kā kāršu kava, kuru nogāž. Troksnis bija kurlinošs, dārdoši plaisājošs betona un griezīga metāla rēkoņa, kas sajaukt ar tūkstošiem iekšā esošo strādnieku izbiedētajiem kliedzieniem. Sabrukums piepildīja gaisu ar bieziem pelēkiem putekļiem, padarot redzamību un elpošanu gandrīz neiespējamu. Vairāk nekā 3600 cilvēku bija iesprostoti zem drupām, kas kādreiz bija rosīga darba vieta. No drupām atskanēja apslāpēti palīgā saucieni, pilnīgas iznīcības ainā, kas bija piebārstīta ar šujmašīnu detaļām, apģērbiem un sagrautām dzīvēm. Tas bija murgs, kas kļuva par realitāti. Iebrukums varēja šķist pēkšņs, bet vai tiešām tā bija? Es domāju, tās plaisas sienās un kolonnās gandrīz vai kliedza. Kaut kas slikts tūlīt notiks. Nebija jau tā, ka nebūtu nekādu brīdinājumu. Es domāju, tas ir viens no tiem gadījumiem, kad cilvēki ignorēja pazīmes, jo negribēja ticēt, ka kaut kas tik katastrofāls patiešām varētu notikt. Vai varbūt viņiem vienkārši nebija pietiekami svarīgi rīkoties? Es nezinu, bet tas liek aizdomāties, cik daudz no tā būtu bijis iespējams novērst, ja kāds būtu uztvērs tās plaisas nopietni. Vai tu tā nedomā? Jebkurā gadījumā sekojošais hauss ilga vairākas dienas. Izdzīvojušie, kas bija iesprostoti gruvešos, aprakstīja šausminošos brīžus pēc sabrukuma, pilnīgu tumsu, smacējošu karstumu un kliedzienu skaņas visapkārt. Daži bija iespiesti zem smagiem sijām un nespēja pakustēties, kamēr citi turējās pie dzīvības mazās gaisa kabatās. Daudzi mira uzreiz, bet citiem šausmas turpinājās vairākas dienas. Glābšanas darbi sākās gandrīz uzreiz, taču tie bija haotiski. Brīvprātīgie un glābēji, bruņojušies tikai ar nelieliem darbarīkiem un kailām rokām, raka cauri gruvešiem, klausoties vājos saucienos vai klauvējienos. Iedomājieties, ka esat viens no glābšanas komandas dalībniekiem, palīdzot vienam cilvēkam, kamēr dzirdat par cita ciešanām. Dažiem izdzīvojušajiem vienīgais veids, kā viņus izglābt, bija amputēt ekstremitātes, kas bija iesprostotas zem betona, lai atbrīvotu viņus pirms viņi nomira no dehidratācijas vai infekcijas. Kad glābšanas darbi beidzās, bojāgājušo skaits bija pārsniedzis 1100, bet vairāk nekā 2500 cilvēku bija smagi ievainoti. Notikuma vieta izskatījās kā šausmu filmā. Kad putekļi sāka nosēsties, radās jautājumi, kā šāda traģēdija vispār varēja notikt. Tika izsaukti izmeklētāji, lai noskaidrotu, kas bija noticis nepareizi, un atklājumi bija graujoši. Ēka bija uzcelta bez atbilstošām atļaujām, un nelegāla papildu stāvu izbūve bija pārslogojusi tās konstrukciju. Atceries, ko es iepriekš teicu par to, ka tajā nemaz nebija paredzēts izvietot rūpnīcas? Vibrācijas no smagajām šūšanas iekārtām vēl vairāk bija vājinājušas ēku, padarot sabrukumu neizbēgamu. Tomēr, neskatoties uz acīm redzamām brīdinājumu zīmēm, rūpnīcu īpašnieki izvēlējās ignorēt riskus, piespiežot strādniekus atgriezties nāves slazdā. Rana plāzas katastrofa kļuva par globālu skandālu. Lielie zīmoli saskārās ar rūpīgu pārbaudi par ražošanas uzticēšanu rūpnīcām ar nedrošiem darba apstākļiem. Reaģējot uz to, tika izveidota Bangladešas vienošanās par ugunsdrošību un ēku drošību, solot uzlabot drošības standartus apģērba industrijā. Tika izveidot kompensācijas fondi upuriem un viņu ģimenēm, lai gan daudz izdzīvojušie saņēma maz vai neko.
Rāna plazas sabrukums nav tikai stāsts par ēkas nogruvumu, bet vēl viens atgādinājums par to, kas notiek, kad peļņa ir svarīgāka par cilvēku dzīvībām. Šādi gadījumi nekad nedrīkstētu notikt, bet diemžēl tie turpina atkārtoties. Tātad, kas visām šīm situācijām ir kopīgs? Vai tā būtu ēkas sabrukšana, iekārtas bojājums vai vardarbības akts? Tās parāda briesmīgās sekas, kas rodas ignorējot drošību un liekot peļņu vai nevērību pirmajā vietā. Šīs traģēdijas mums atgādina, ka aiz katra skaitļa slēpjas īsti cilvēki ar savām dzīvēm, ģimenēm un sapņiem. Un tas ir mūsu visu ziņā nodrošināt, ka viņu stāsti nekad netiek aizmirsti. Ko tu domā par šīm traģēdijām? Vai tās patiešām var novērst, vai arī tās ir vienkārši uzņēmējdarbības izmaksas? Padalies ar savām domām komentāros zemāk. Vēlies atbalstīt kanālu? Pievienojies, lai saņemtu ekskluzīvas priekšrocības. Paldies, ka skatījies, un tiekamies nākamajā reizē. Esi drosmīgs un dzīvo drosmīgi.